Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausieties vārdus no vecās derības no 110. psalma, Dāvida psalms. Tas kungs sacīja manam kungam: sēdies pie manas labās rokas, līdz es padaru tavus ienaidniekus par pameslu tavām kājām. No Ciānas tas kungs izplata tava sceptera varu, valdi savu ienaidnieku vidū. Tava tauta labprātīgi sekos tev tavas varenās dienas gājienā. Tavi jaunekļi nāks svētā godībā, kā rasa, kas mirdz rīta gaismas klēpī. Tas kungs ir zvērējis, un viņš to nemainīs. Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Tas kungs stāv tev līdzās, viņš satrieks ķēniņus savā dusmības dienā. Viņš tiesās tautas, piepildīs zemi ar taisnību, satricinās varenos, kas valda pār plašām zemēm. Viņš dzers no strauta ceļa malā, tādēļ pacels galvu augstumos. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Jautājums par mieru, drošību un patvērumu mums arvien ir aktuāls. Īpaši tādos laikos kā tagad, kur stāvot šīs zemes krastā, pasaules jūra arvien šķiet sabangota. Un jā, tiesa, mūsu pasaule daudzkārt ir ļoti skaista un brīnišķīga. Taču nepaiet ilgs laiks, līdz pasaules raižu un nemiera vēji mūs apņem un sāk plosīt. Un tad sirdis spiež jautājums, kā pārvarēt bailes no rītdienas, bailes no zaudējumiem, no netaisnībām, kas kā smags apmetnis gulstās uz pleciem. Mēs dzīvojam trauslā pasaulē, kur gaisma vijās ar tumsu, kur skaistums mijās ar sāpēm, un bailes no nezināmā, bailes no vientulības, no bezspēcības, bieži klīst kā tādi neredzami rēgi, mums liekot justies maziem un ievainojumiem. Un mēs jautājam, kur rast patvērumu, kur rast gaismu, kas kliedē tumsu, un kur ņemt cerību. Un šodien mēs vēršamies pie 110. psalma. Jūs tikko dzirdējāt šo ļoti seno, poētisko, tā pirmajā brīdī grūti tveramo himnu. Bet tas ir Dieva vārds. Tā ir tā bāka, kas ir iedegta un kas spīd pret pāri laikiem, cauri laikmetīgai tumsai. Tas ir Dieva vārds, kas aicina mūsu sirdis un acis pacelt uz kaut ko augstāku, uz svēto, uz patiesību, kas ir lielāka par mums, kas ir lielāka par mūsu bailēm un mūsu raizēm. Un ja mēs pareizi saprotam šo psalmu, tad viņš ir patiešām poētisks šedevrs ar spēcīgiem tēliem, ar noslēpumainu valodu un ar kaut kādu tādu spēku, kas glābi mūs no šaubām un liek mūsu kājas uz stipra pamata. Te šajā psalmā arī mēs gūstam atbildi, kur tad ir rodams patvērums un miers. Viņš, tas kungs, ir mūsu miers, drošība un patvērums. Un to visu mēs dzirdam šajā psalmā. Mēs dzirdam par kungu, kas sēdies pie Dieva labās rokas. Mēs dzirdam par ienaidniekiem, kas tiek pakļauti zem tā kunga kājām. Mēs dzirdam par tautu, kura labprātīgi seko, Dieva tautu, kas labprātīgi seko savam kungam. Mēs dzirdam par jaunekļiem, kuri nāk svētā godībā, kā aprakstīts šeit, kā rīta rasa gaismas klēpī. Ļoti, ļoti poētiski, bet tādi spilgti tēli,
un ja mēs nesaprotam šos tēlus, tad ir grūti lasīt psalmus. Un mēs dzirdam par priesteri. Mēs dzirdam par priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Un viņš ir mūžīgs priesteris. Viņš ir mūžīgs starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Mēs dzirdam, ka viņš lems taisnu tiesu un gūs uzvaru. Un kaut arī viņš dzers no strauta, beigās viņš cels augstu savu galvu. Viņš ir ļoti īsts teksts, bet viņš ir ļoti blīvs. Un viņš ir piepildīts ar šiem solījumiem. Jūs varat iegūt mieru, jūs varat viņā iegūt patvērumu. Tie spēcīgi simboli, kā piemēram Dieva labā roka, Dieva labvēlības roka, kā valdnieka scepters, tas ir valdnieka zizlis, varas simbols, viņam ir visa vara. Ienaidnieka pakļaušana, jūs dzīvojat savu ienaidnieku vidū kā uzvarētāji. Un tas viss rāda viņa neaptveramo varu. Varu, kas ir daudz pārāk par visām lietām, kas mūs biedē, kas mūs satrauc, kas mūs apdraud. Tātad šajā psalmā ir runāts vienlaikus par vienu ķēniņu, par vienu valdnieku, kurš vienlaikus ir arī priesteris. Un Dāvids pravieto, ka šāda te figūra celsies nākotnē, un psalms tā kā iezīmē viņa tēlu. Un vienlaikus šis tēls ir gan majestātisks un varens, bet vienlaikus viņš arī ir pazemīgs, cilvēcīgs un tūs. Tātad viss sākās ar to, ka viņš ir valdnieks. Viņš sēžās pie Dieva labās rokas kā valdnieks. Tas kungs sacīja manam kungam: sēdies pie manas labās rokas, līdz es padaru tavus ienaidniekus par pameslu tavām kājām. Tātad pirmkārt ievērojam šo simbolu labā roka. Labā roka, tas ir tā varenības roka, visvarenības roka. Kam tad pieder kontrole, kam pieder visu lietu noteikšana, kam pieder augstākais gods un autoritāte pār visām lietām. Un viņš nāk un valda ar mieru un ar taisnību. Viņš pakļauj ļaunākos ienaidniekus. Un mēs varam prasīt, kas ir mūsu ļaunākie ienaidnieki. Un mēs katehismā esam mācījušies, protams, grēks un samaitāšana ir mūsu ļaunākie ienaidnieki. Velns, netaisnība, iznīcība, nāve, mūsu lielākie ienaidnieki. Viņš nāk un visus tos uzveic. Kā rakstīts, viņa sceptera vara izplatās no Ciānas. Tātad viņa varenība izplatās no Ciānas, no svētā kalna, no svētās pilsētas. Un tā izplatās pa visu pasauli. Un visā šīs pasaules haosā viņš nāk ar cerību, mieru un ar kārtību. Tāds ir apsolījums šajā psalmā. Un otrkārt, nepietiek ar to, ka viņš ir valdnieks, viņš ir arī priesteris. Priesteris un neparastais. Psalms saka, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Atkal daudz svešu, varbūt tādu grūti nojaušamu terminu šeit ir, bet mēs vecā derībā lasām 1. Mūzes grāmatā par Melhisedeku. Un viņš nebija parastais priesteris. Parasti priesteri nāca no levītu cilts, no levītu kārtas. Un viņi bija laicīgi, viņi bija ierobežoti priesteri. Bet šeit ir kāds cits priesteris, te ir Melhisedeks. Un par viņu mēs dzirdam, viņš nāca pie Ābrahama, viņš bija no Salemas, no noslēpumainas vietas, ko sauc par miera pilsētu. Par viņu nekādi ciltsraksti nav doti. Nezinu, no kurienes viņš radās un kur viņš palika, bet viņš ir aprakstīts kā Dieva priesteris. Un tāpēc viņš kļūst par tādu pārlaicīga priestera simbolu. Un viņš saka, tu būsi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Nevis levītiskais ierobežotais, bet mūžīgais priesteris. Tā Dāvids šeit pravieto, tāds būs mūsu glābējs, tāds būs mūsu priesteris, kā mūžīgs starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Viņš jums atnesīs svētību un savienos jūs ar Dievu. Un tad, loģiskais jautājums. Kas tad ir šī figūra? Kas ir šī diženā majestātiskā figūra pie Dieva labās rokas un vienlaikus šī pazemīgā un tuvā figūra? Un, protams, mēs savā ticībā zinām, ka tas ir mūsu kungs Jēzus Kristus, viņš, ko sauc par Dāvida dēlu, vai ne? Viņš ir augstāks par Dāvidu. Viņš ir sēdies pie Tēva labās rokas,
debesbraukšanas dienā. Viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un viņš ir tas miera un taisnības valdnieks, kas uzveic grēku un nāvi. Un viņš ar savu upuri, ar savu krusta upuri, ar savu miesu un asinīm kļūst par mūžīgu tiltu starp mums un Dievu. Viņš nojauc visu starpsienu, visus šķēršļus un ved mūs atpakaļ pie Dieva labvēlībā. Un to Dāvids, starp citu, šajā psalmā saka jau 1000 gadu pirms Kristus nākšanas. 1000 gadi, un tikai tad Kristus nāca pasaulē un piedzima Bētlemē. Nu, lūk, un interesantākais, ka arī mēs visi esam iekļauti šajā psalmā. Psalms ne tikai slavē vareno ķēniņu un mūžīgo priesteri, bet aicina arī mūsu ticīgos būt par labprātīgo tautu. Labprātīgā tauta šai gadījumā ir ticīgo simbols. Tava tauta labprātīgi sekos tev tavas varenības dienas gājienā. Tavi jaunekļi nāks svētā godībā kā rasa, kas mirdz rīta gaismas klēpī. Kāds brīnišķīgs tēls! Mēs esam aicināti būt par šo labprātīgo tautu. Dievs mūsu sirdis ir darījis labprātīgas ticībā. Viņš ir mūs darījis līdzīgus šiem jaunekļiem, kas ir jaunekļi. Jaunekļi ir tie, kas nāks spēkā un kas ātri atjaunojas un kas ir gatavi cīnīties. Tas ir ticīga cilvēka simbols. Dievs mūs atjauno visu laiku. Viņš mūs dara jaunus ar piedošanu, ar svēto vakarēdienu, ar savu ticības spēku. Mēs esam šie spēcinātie jaunekļi, tērpti svētā godībā, kā rīta rasa, kura spirdzina zemi. Un tas ir arī aicinājums misijā visiem. Ar prieku, ar dievišķu spēku, kur mēs neesam tikai skatītāji, bet mēs esam līdzdalībnieki šai garīgā cīņā un uzvarā. Iedomājieties šo skatu, vai ne? Tagad vasarā to ir viegli, kā rīta rasa klusi nolaižās uz zāles. Un tā nes spirdzinājumu visām lietām ap sevi. Viss zaļo, viss plaukst, viss gūst spēku. Tāpat arī mēs, būdami Kristus tauta, esam ne tikai paši spirdzināti, bet arī par spirdzinājumu sev apkārtējiem cilvēkiem. Mēs nesam viņa gaismu un mīlestību citiem, kalpojam taisnībai, aizstāvam apspiestos, mīlam aizmirstos. Un tas nav kāds smags pienākums, kas mums ir darāms, bet tā ir privilēģija. Jūs esat tā rīta rasa. Jūs esat tas spirdzinājums, kas dod šai pasaulē. Un psalms mums atgādina, ka mēs esam daļa no Dieva lielā plāna, un mēs esam visi kopā šajā kara gājienā. Mēs ejam līdz viņam pretī Kristus uzvarai, kas mums jau ir izcīnīta, un viņš ar savu varenību apsedz mūs un dod mums patvērumu. Viņa scepteris ir mūsu drošība. Tādi ir šie spēcīgie simboli, kas lietoti psalmā. Un mēs tikko apliecinājām Nikais ticības apliecību, vai ne? Kā es solīju, katru reizi es pieminēšu Nikais apliecību šajā mēnesī. Mēs teicām, kas viņš ir? Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, patiesa Dievs no patiesa Dieva. Viņš ir dzimis, neradīts. Viņš ir ar tēvu vienāds būtībā. Ar šiem krāšņajiem apliecinājumiem mēs sakam to pašu, ko šis 110. psalms. Un tagad, kad mēs svinam Nikais 1700. gada dienu, 325. gadā bija tā jubileja, tad es varu tikai pieminēt to, ka šis psalms tika strīdēts. Viņš bija strīdu sābols. Tieši par šo psalmu tika runāts starp ārijāņiem, šiem ķeceriem un pareizās ticības aizstāvjiem, ortodoksajiem. Un tas strīds bija, vai Kristus tiešām ir tik liels un dižens. Un ārijas un arijāņi teica, nē, viņš ir zemāks par tēvu. Viņš nav ar tēvu vienāds būtībā. Viņš ir cilvēks, viņš ir augsts, izcils cilvēks, bet viņš nav Dieva dēls. Viņš nav ar tēvu vienāds būtībā. Un šie Nikais tēvi bija ļoti nobažījušies, un viņi teica, ja ārijam ir taisnība,
tad Jēzus nav Dievs. Tad viņš nevar nest mums pestīšanu, tad viņš nevar ar savu upuri izpirkt pasaules grēkus. Un tā ir nopietna problēma, to tā nevarēja atstāt. Viņi cīnījās, un šis 110. psalms bija viens no argumentiem. Viņš ir sēdies pie tēva labās rokas. Viņš ir priesteris pēc Melhisedeka kārtas. Dievs viņam pakļaus visus ienaidniekus zem viņa kājām. Viņam ir dota visa vara. Šis psalms vareni izvērš šo te vīziju par to, kāds ir Dieva dēls, cik varens viņš ir. Ka viņš nav tikai izcils cilvēks, skolotājs un pravietis, ne, viņš ir pats Dieva dēls. Un tā Ārija uzskati tika apgāsti, un 110. psalms kļuva viena no stiprajiem argumentiem pret Āriju un viņa problēmām. Jēzus ir varens glābējs, viņš ir pats Dievs no Dieva, gaisma no gaismas. Viņš ir nācis miesā, viņš ir kļuvis par cilvēku, lai varētu nest mūsu nastas. Un kā Dieva dēls viņš varēja uzņemties sevi visas pasaules nastas. Tikai tā viņš varēja būt īstenis pestītājs. Un to toreiz apliecināja ar šo ticības apliecību. Un tad visbeidzot šis te pēdējais pantiņš, kulminācijas pants. Viņš dzers no strauta ceļmalā. Tādēļ pacels savu galvu augstumos. Un šeit mēs redzam gan viņa pazemību, kā viņš pazemīgi ceļmalā no strauta dzer, gan arī kā viņš paceļ galvu, kas ir viņa triumfs. Tad viņš tās pretējības tiek apvienotas. Un jūs varat iedomāties ceļinieku, kas noguris no ceļa, pieliecies, dzer no strauta. Un strauts ir kā dzīvības simbols. Bet reizē Jēzus gadījumā, kas bija tas strauts, no kā viņš dzēra? Viņš dzēra no ciešanu kausa. Viņš pazemībā noliecās mūsu dēļ un dzēra no ciešanu kausa. Viņš cieta mira pie krusta un paklausīja tēva gribai līdz galam. Bet tad seko uzreiz nākamie vārdi. Viņš pacels savu galvu augstumos. Seko uzvara. Pravietojums par Kristus augšām celšanos un paaugstināšanu pie tēva labās rokas, kur viņš valda pār visu. Mums jāprot lasīt šie senie simboli, šī te senatnīgā valoda, lai mēs saprastu, kas tur domāts. Un, protams, tikai ar Kristus nākšanu tas viss kļūst skaidrs. Viņš daudz un dažādi tiek iezīmēts viņa kontūrās jau iepriekš, bet tā ritīgi mēs saprotam tikai tagad Kristus gaismā šos te vārdus. Un mums ir svarīgi lasīt un saprast šo psalmu. Jau ebreju literatūrā tas vienmēr tika saukts par mesijānisko psalmu, par Kristus psalmu. Un tas ir tāds spēcīgs apliecinājums tam, kāds ir mūsu kungs. Ka viņš ir reizē visvarens, viņš ir pie tēva labās rokas, visa vara viņam ir dota, bet reizē viņš arī tuvu mums, viņš ir noliecies pie mums, viņš sola būt ar mums, viņš nepametīs mūs nekādās grūtībās. Un atcerieties, kā Melhisedeks nāca pie Ābrahama, ko viņš nesa? Maizi un vīnu. Un tas arī zīmīgi. Jēzus pie mums nāk šodien ar ko? Viņš nāk ar maizi un vīnu. Viņš nāk ar svēto vakarēdienu. Viņš nāk ar savu miesu un asinīm. Viņš pabaro mūs tā, kā nespēja pabarot neviens cits. Un mēs zinām, viņš cels augstu savu galvu. Viņš ļaus mums uzvarēt pār visām bailēm, pār visu netaisnību, visām ciešanām. Viss būs pakļauts viņa uzvarai. Viņš valdīs kā miera un taisnības valdnieks. Varam jautāt, ko šis psalms mums nozīmē šodien? Mūsu pasaulē, kas pilna ar nemieru, netaisnībām, bailēm, šāds psalms patiesībā ir kā ēnkurs. Tas atgādina, ka mēs neesam vieni, kad apkārt valda trakojoša jūra, kad viss plosās un cilvēki neroda miera. Mēs zinām, ka mums ir miers viņā. Mēs neesam vieni. Viņš ir mūsu valdnieks, mūsu priesteris. Viņš valda visas lietas. Viņš pārvalda arī visu to, kas mūs biedē. Viņš ir mūsu patvērums. Viņa scepters ir mūsu drošība. Un arī tad, kad mēs
tīri psiholoģiski jūtamies apmaldījušies, kad mēs jūtamies bezspēcīgi, mēs vienmēr varam atcerēties, mēs esam viņa rokās. Mēs esam viņa labprātīgā tauta, kas seko viņa pēdās. Mēs esam viņa karaspēks, un tai ziņā mēs nevaram pazust. Praktiski tas nozīmē dzīvot ticībā, dzīvot ar drosmi un ar mīlestību. Kad mēs sastopam netaisnību, mēs varam to konfrontēt, zinot, Kristus ir taisnības valdnieks, un mēs esam viņa pavalsnieki. Kad mēs jūtamies vientuļi, mēs patiesībā neesam vieni. Mēs varam meklēt viņa klātbūtni, kas ir kā rīta rasa, atspirdzinoša un tuva. Kad mums apkārt pasaule liekas pilnīgs haoss, mēs varam paļauties, ka nekas nav ārpus kontroles. Viņam ir visa vara. Viņš sola mums dot galīgo uzvaru. Mēs esam viņa karaspēkā. Un viņa karaspēkā mēs esam drošībā. Nevis ar pasaulīgiem ieročiem, bet ar mīlestību, žēlsirdību un ar kalpošanu. Tā šis psalms, jūs redzat, kā viņš paceļ mūsu acis uz Kristu, uz ķēniņu, priesteri un glābēju. Viņš valda pār visu, kas mūs biedē. Viņš nes mums savu mieru un taisnību. Viņš taču ir dzēris no tā strauta. Viņš triumfā ir pacēlis galvu, un viņš ir devis mums mūžīgu cerību. Ticēsim šim apsolījumam. Kristus ir ar mums, viņš mūs vada, viņš sola mums uzvaru, un lai šis psalms ir spēka avots kā bāka tumsā un aicinājums būt par šo labprātīgo tautu, dzīvot ar prieku, drosmi un mīlestību. Ticiet tam. Āmen.